Jānoiet līdz galam 24 stundās, tie jau laika miegam nebūs. Mums ir besas kājas. Šī ir pirmā video dienas grāmata 24. oktobrī. Pārgājiens Alojas Kulte un varbūt Selkrasti, varbūt nē. Roberts Ziediņš. Čau, Kristian. Čau. Viņš pārvelk šņoris, tā kā no vieniem apaviem otriem. Limbažos nav šņori. Jo Limbažos nevarējām atrast šņoris. Un tad mēs sāksim iet. Laiks ir diezgan labs un ļoti augsts. Un veiksmīgi iegādājamies termoveļu Limbažos. Un tad domājam, ka nenosalsim. Pagaidām vēl grupas gars ir augsts. Un, jā, labi. Tā, esam nogājuši pirmo stundu. Esam vēl dzīvi. Vēl diezgan daudz jāiet. Laikam diezko azartiski nesanāca. Tas ir zirgs. Nekur ir govis. Un te esmu es. Jo. Bija pirmais ielūšanas gadījums, tev jāiet tur no sauli, Robert. Mēs esam nogājuši apmēram, jā, pusotru stundu. Mēs taisam pirmo pauzi. Cik kā tu jūties, Robert, tev vēl ir drusiņu spēks? Vēl ir bišķiņi. Bišķiņi vēl ir, jā? Jā. Dai, tad pāēdīsim vēl. Laikam varētu sāksies ziema. Izveidojām nelielu protesta akciju pret pārgājienu, kas tā kā notiek nākamajā nedēļā. Jā, mēs tikai... Labi, es tev pārtraukšu. Jā, ka mēs apsteidzam šo pārgājienu un viņi ies pa šejieni. Un šī pārgājiena dalībnieks savukārt maksās 25 eiro katrs par dalību šajā pārgājienā. Plus vēl par transportu. Jā, un mums tas liekas nedaudz pārspīlēti, jo, kā jūs redzat, šeit nav pārāk daudz vietas, kur būtu jātērē naudējot. Tāpēc mēs viņiem atstājām zīmīti, uzmundrinojuši un labu vēlējumus ceļam. Un tagad paši dosimies tālāk un cerēsim, ka tas būs uz labu un ka tā zīmīte arī paliks. Un varbūt kādam kaut ko palīdzēs. Pirmais pārgājiens, kurā mums nāks pārvarēt elektrisko ganu. Lēkājam bišķi pa abām pusēm, jo diezgan daudz zari, no kuriem jāizvairās. Bet temps ir ok vēl, plus mīnus. Labi, ka elektrība nav piestāka klāt. Un Roberts ziņo, ka priekšā ir upīts. Mēs ejam tālāk. Robert, tev sāp kājas? Robertam kājas nesāp? Man arī īsti nesāp. Temps ir ok. Viss pagaidām normāli, laiks ir diezgan ideāls. Čau! Mēs esam apsēdušies. Robs ēd dāz. Ieturām pirmās pusdienas. Mēs esam ēkā, kur mēs īsti nevaram saprast, kas tas ir par objektu. Bet šitā ir, es gan te uzduros uz šitiem gan izvirsot, bet šitā ir tāda kā uzbrauktuve. Un Roberts Ziediņš izteica pagaidām reālāko variantu, ka tā varētu būt kaut kāda veida kalte. Bet neesam, jā, neesam droši. Un tad tālāk abās pusēs ir tādi kā mazi dīķīši no betona uztaisīti, tā kā par to izcelsmi, gan mēs vēl neesam vienojušies, kas tie tādi ir. Bet pulkstens ir 3:10, un mēs varam tēņu, un iedzersim tēņu, un tad skriesim uz Limbažiem. Pretī Petram Romančukam un Štricelēm. Un pagaidām ir augsts, bet arī mēs vēl esam
spēka pilni. Un tad jau pēc kaut kādām 10 video dienas grādām gan jau es runāšu citu valodu. Sveiki! Esam nonākuši pie Puikulas dzelzceļa stacijas. Dodamies iekšā. Diezgan stikliņi. Jā, grīdu šeit nav, logi ir. Nu, šeit ir, es šeit biju pirms gadiem 5 vai 6. Šeit izskatījās līdzīgi, vienīgais. Tad Lelda Thompsona vēl nebija kūca, bet izskatījās apmēram līdzīgi. Jā, tagad ir citas telpas, bet viss izskatās ļoti vienādi apmēram. Un droši vien pārāk jau mēs šeit neuzkavēsimies. Bet te var redzēt, kur ir bijušas kādas. Šeit droši vien bijusi uzgaidāmā telpa. Biļetes varēja pirkt par šo lodziņu, kur es tagad filmēju. Tur sēdēja cilvēki un tur aizmugurē bija viņiem speciālā telpa. Bet mēs ar Robertu šeit ilgi nekavēsimies un dosimies uz Limbažiem. Sveiki! Mēs tagad sēžam. Tieši kā izsīdz objektīvi. Jā, protams. Labi, trešo reizi snākārši. Nu jā, te arī neko baigi nevar izmainīt. Mēs ēdam pīcas, esam nekurienes vidū ēdam pīcas un esam elektriskā gāna iežogojumā. Ienākuši un sēžam uz bāļķa. Pulkstens ir 5. Un mēs ēdam pīcas un drīz dosimies tālāk. Šeit mēs redzam diezgan pētīgu skatu. Brāļu kapi. Ka žaktinies brālis no garo kapi. Čo? Tikko šķērsojām šito te, kur ir tā kā daudz koku nokrituši, tā kā no vilciens tad šīs te vairs nevarētu izbraukt. No kājām iet arī ir interesanti. Nezinu, varbūt nākošajā nedēļā viņi tie 100 cilvēki ejot, viņi visi nomīdīs, bet pagaidām baigie brikšņi. Bet, nu, dažāds ceļš. Tagad uz priekšu arī. Nu, šitas vēl izstās. Šitas ir diezgan labs variants priekšā vēl. Nu, tāds normāls. Līdz Limbažiem palikuši kādi 12 km. 11, apmēram. Pēdējā dienas grāmata daudz maz dienas gaismā. Jā, Roberta nevar redzēt, bet tā izskatās vakars. Un tā izskatās pulkstens 6:30. Mēs esam nogājuši 7 stundas šobrīd. Mums priekšā ir, cik sanāk? Cik ir 24 minus 7? 17 stundas. Jā. Nevajadzēja rēķināt. Ejam uz Limbažiem. Okay. Šī ir video dienas grāmata un mēs esam Limbažos. Un šis ir Valters. Saka čau. Čau! Tas ir leģendārs apītājs Pēters Romančuks. Tas ir fotoaparāts, Pēter. Tas ir Roberts Ziedants. Vēl joprojām. Un mēs esam tikuši līdz Limbažiem. Tātad 32 varbūt kilometri reiz muguras. Rītīgs augsts vējš sacēlies, bet mēs esam diezgan spēcīgi. Un tagad saņēmām ļoti jauku dzimšanas dienas apsveikumu no abiem vīriem, kas ir piebiedrojušies mums tagad bišķiņ atžirkt. Un sapirksimies visu kādu stāfu veicī, tad atžirksim un tad dosimies tālāk. Doj! Labvakar! Mēs esam pēduši. Mēs esam 3. Un mēs esam 3. Mums pievienojies Pēters Romančuks. Viņš arī ies ar mums līdz skultei. Mums tur jāiet? Jā. Ok, labi. Es jau nezinu. Pēters mums tagad bija vietējais gids. Viņš mūs izvadīs no Limbažiem. Un mēs iesim tālāk līdz galam. Izvadīs no Limbažiem. Tieši tā, jā. Ir pagājuši tieši 12 stundas, kopš mēs sākām savu gājienu. Un ir sacēlējis drusku vējš. Un ir sākušās pirmās kāju problēmiņas maziņas. Bet es domāju, pēc kādām 3 video dienas grāmatām mēs apmēram sapratīsim, kas notiek
pārgājienā. Sveiki! Mēs esam nonākuši līdz Mucinieku tiltam, kurš esot izslavēts ar to, ka viņā ir caurumi vai kaut kas tāds. Tā varbūt. Mēs... Oj! Mēģināsim pāriet. Es labāk nefilmēju šeit, kamēr mēs iesim, tā būs droši. Kas notiek, Pēter? Kas notiek? Mēs esam Lādas stacijā. Kur mēs esam? Bijušajā Lādas stacijā. Lādas stacijā, kur tas ir šitien? Neko nevar redzēt. Ejam skatīties, Pēters nevar izstāstīt, jāiet pašiem. Es te esmu bijis vienreiz, tad nekādas šlītas nebija. Ka... Te ir mežiņš toties bišku. Nu jā, labi, mēs te apsēdīsimies katrā ziņā. Ieturēsim brītiņu. Sveiki! Pulkstens ir 1:45 minūtes. Mēs tikko satikām kaut kādu dzīvnieku, bet mēs nezinām kādu. Versijas svārstās no Alņa līdz Meža cūkai. Tagad mēs spīdinām sarkano gaismu, lai viņš mums vairāk nesveicinātu. Jo viņš mūs sasveicināja, un tad mēs baigi atkāpāmies. Bet visi ir dzīvi, atskaitot Pēteri. Tā kā varam turpināt ceļu. Čau, Pēter. Čau. Kas notiek pārgājienā? Mēs esam Intē. Mēs ēdam Snickers. Jā, viņam ir taisnība. Tagad ir bez 10:03. Un līdz skultē mums vēl iespējams ir 13 kilometri. Tā gaisma, tur tas ir Roberts Ziediņš. Iet normāli. Man iet bišķi švakāk. Bet turamies vēl un ejam. Tā. Pulkstens 4:02. Tikko atsākām savu gājienu. Ja es nemaldos, tikko... Par gājienu gluži nevar nosaukt. Ja es nemaldos, tikko nodziedāju gailes. Kaut kā šeit pārgājienā putni mums dod dažādas zīmes. Roberts Ziediņš ir iegājis performance režīmā. Tikko apskatījos transports prom no šīm vietām. Tagad arī sunīts mūs sveicina. Nu, man ir diezgan grūti iet. Paskatīsimies, ko es teikšu beigās. Es domāju uztaisīt cepuru bildi pie skultas stacijas un tad domāt pēc tam nākušo sunu. Sveiks, Pēter! Tu redz, tu esi nometies uz ceļiem. Tā ir sliede. Šodien te sākās pirmā sliede, kas mums bijusi šodien. Mēs esam nogājuši posmu Alojas skulta. Tagad dosimies uz skultas staciju. Mēs visi esam ļoti priecīgi un ļoti noguruši. Mums visiem, vismaz mazākajā mērā, ir sākušies bļuki. Dažiem vairāk, dažiem mazāk. Roberts ir līderis šobrīd. Un tad mēs iesim tālāk. Lai runā tikai Roberts. Kas tur rakstīts? Tur rakstīts skulta. Zazvēk, ka mēs esam galā. Esam iepazinuši savus ķermeņus no jauna. Pulkstens ir 6:30 rītā. Jā. Noiets nepilnas 20 stundas. Pēc 10 minūtēm autiņš iet. Sēžu vilcienā, gaidu, kad mēs sāksim braukt. Bija kopumā labs pārgājiens. Tiešām sanāca daudz iet, sanāca pārvarēt sevi. Sanāca arī diezgan izklaidēties. Ļoti forši, ka Pēters pievienojās beigās. Jā, beigu posms iešana pa akmeņiem bija diezgan episks. Bija tiešām diezgan grūti. Un man gan gāja salīdzinoši vieglāk ar tām lietām, bet Robertam Ziediņam bija
diezgan redzes halucinācijas, tā ka tiešām malacis, ka viņš izturēja. Un, jā, kad nogāja taisni. Un, nu, jā, mēs būsim nogājuši gandrīz 20 stundas. Nevis 24. Bet, lai cik ļoti man negribētu uz ķeksīšu pēc, tomēr aiziet vēl tās atlikušās, un mēs sākam braukt. Tad laikam Robertam bija taisnība, ka, ja mēs nogājām ātrāk, tad lai tā arī paliek. Un tad ar to es saku uz redzēšanos, un tiekamies nākošajā pārgājienā.